Sveiciens visiem laivotājiem un makšķerniekiem. Atrodos Bolderājā pie Buļļupas, un te ir uztaisīta jaunā promenāde. Doma it kā ir baigi labā, izpildījums kā vienmēr klibo. Kas te ir ne tā, ko tev vajadzētu izdarīt, lai tas viss būtu lietojams. Ja jūs laivu neturiet ūdenī, tad jums ir vajadzīga speciāla iebrauktuve, slips, kur to laivu varētu ielaist ūdenī un pēc tam izcelt ārā. Šeit tāds ir uztaisīts, bet tas izpildījums nav baigi labais. Leņķis, ar kuru ir uztaisīts šis slips, ir diezgan nelietojams. Normāli ielaist laivu principā nav iespējams. Daudz cilvēki pat neizmanto šo slipu, jo vienkārši nav iespējams ielaist laivu iekšā. Tas leņķis, viņš ir tik slīps. Cilvēkiem daudziem ir bail no tā, kad viņi ieslīdēs. Daudzi var uzķerties šeit uz šī stūra, kur daudzi jau ir uzķērušies ar mašīnu. Kad ar piekabi brauc iekšā, tad mašīna šeit vienkārši uzkarās uz šitā asā stūra. Šo slipu daudz nemaz nevar izmantot, jo viņi nevar ielaist iekšā. Viņi brauc kaut kur tur pļavās, malās brauc. Un visu šajā momentā es vairs neredzu piekabi. Piekabi ir nogājusi lejā, un es nezinu, es iebraucu malā vai tanī malā, cik tālu man braukt. Tas viss paliek aiz kadra. Šeit kas paliek? Nu labi, te mašīna diezgan šitā augsta ir tev. Šito vēl var iebraukt, bet ja ir kaut kāda mazā mašīnīte, tad rodas problēmas. Tas slipa slīpums, tā ir tikai pusproblēma no visām bēdām, jo te ir vēl daudz kas cits. Bet ja tomēr jums kaut kā izdevās te iebraukt lēnām, jums draugs pakoreģēja, teiksim, atrašanos, tad te ir vēl citas problēmas. Jūs ielaižat iekšā laivu, kaut kā šeit pa šito slideno betonu uz piekabas uzkāpiet, tad iekāpiet iekšā laivā, atbrauciet maliņā, kur jūs viņu piesiesiet to laivu. Te nav neviena āķīša, neviena knehta. Re, kur tādas skrūvas ir, un jūs ar laivas bortu baigi brīnišķīgi varat saskrāpēt bortus. Tad viņš varēja visā garumā uzlikt mīkstos fenderus, lai laivas borts atspiežos pret viņiem, vai ne? Es tikko ieraudzīju īstenībā vēl vienu problēmu. Te nav dziļuma. Pat tagad, kad ūdens ir pacēlies diezgan augstu. Ir kaut kāds pusmetras dziļums. Normāli izmēru laivu vispār te nevariet iebraukt. Bet ja tomēr jums izdevās ielaist pa šito te slipu savu laivu ūdenī un neiekrist ūdenī, kamēr jūs kāpjat laivā, tad tanī brīdī, kad jūs šeit pieparkojaties, pirmkārt jums nav kur to laivu piesiet. Jūs tā kā pieparkojat, bet jūs nevarat tikt uz mašīnu atpakaļ. Un jūs arī saskrāpēsiet visus bortus, jo visā garumā neviena mīkstā fendera nav. Te vēl kaut kādas skrūvas, kur ir ārā, uz kurām visus bortus var sadauzīt. Investēt 100 eiro, salikt visā garumā knehtus, lai cilvēks pieparkojoties varētu uzlikt striķīti smuki un izkāpt ārā, lai varētu mašīnu izbraukt ārā. Un salikt fenders. Nu, tie nebūs 100 eiro, tie būs kādi 250 eiro. Bet man ir tāds pamatots aizdoms, ka šis projekts maksāja diezgan daudz naudiņas, tā kā 200–300 eiro šādiem uzlabojumiem būtu tieši tas, kas te ir vajadzīgs. Bez tā visa šito te nevar lietot. Iedomāsimies, kad pašvaldība šo objektu taisīja ne tikai priekš laivotājiem, nu arī atpūtniekiem, lai vakarā varētu atpūsties. Te ir uzstādīta miskaste, kura netiek izvesta jau 3. nedēļu. Pieņemsim, ka jūs kaut kā to laivu ielaidāt ūdenī. Kaut kā jūs viņu tur noturējāt pie tās malas, ja? Kaut kā jūs izbraucāt mašīnu ārā. Kur jūs liksiet mašīnu? Te ir iela, viena josla, otra josla. Es neredzu nodalīt kaut kādu zonu priekš mašīnām ar piekabēm. Re, kur ir daudz brīva vieta. Te varēja salikt šķērsām līnijas, uzlikt zīmi tikai ar piekabēm. Un voļā! Tā vietā, lai šeit uztaisītu pārkingu priekš mašīnām, jo te re, kur vieta ir gana daudz, varētu uzlikt zīmi, stāvēt var tikai ar piekabi. Te varētu salīst, mašīnas 20 vismaz grāvis, kas viņiem trubas nebija 20 metri vēl ko tālāk ielikt šeit iekšā. Uztaisīts projekts nevis, lai cilvēkiem labu kaut ko izdarītu, bet vienkārši, lai apgūtu budžetu. Ot bija budžets, uztaisījām, budžets nebūtu, neuztaisītu. Kā sanāca, tā sanāca. Mēs īstenībā varētu aizbraukt uz Lucavas salu, tur arī ir iebrauktuve. Tur nav ideāli, bet drusku labāk.